vecākie puikas lietoja, un mums arī gribējās tā kā viņi, un mēs taču nezinājām, pie kādas novedīs. Visi narkomāni agri vai vēl beidz lietošanu, tikai dažiem tas ir izdotas dzīves laiks. Visi beidzies, pēc 15 gadi. Es ieraudzīju, ko es vispār daru. Bija vienīgā Latvijā iziet ielās, tas ir jūs. Tā filma par Ediju, jā, tas viss. Ka jūs esat gatavi runāt par tām problēmām. Mēs gribējām būt par kriminālām autoritātēm. No 90. gadi viss kaut kas. Atrodamies mēs Edarta studijā. Šis ir Artūra darba galds. Nevis darba galds, bet montāžas mašīna, ja? Un te top jaunā Edarta būs sērija. Tātad ne par to ir stāsts. Mēs ne tikai dokumentālas filmas veidojam, bet arī nodarbojamies ar videotehnikas nomu. Mums ir mikrofons. Šis mikrofons, starp citu, tikko ienāca iekšā, vēl nav atpakots, bet ir paredzēts gan telefoniem, gan kamerām. Un mums vēl ir daudz visādi objektīvi. Canon, Sony un Sony kameras plus stabilizatori, gaismas. Un to visu var redzēt mūsu mājaslapā edarta.tv. Ienāc iekšā un iznomā sev tehniku. Un turpinām skatīties video un nospiežam obligāti like un atstājam kādu komentāru. Tā ir kamera, ja? Jā. Šitā, jā. Viens pats dzīvo? Viens pats, jā. Tāpēc apakšējā stāvā? Tāpēc, ka pēc apakšā kāpt augšā vēl nokritīs, netīšām vai kaut kā tā. Dienā mums klusā stunda ir pat šeit no 1 līdz 2, un tad viņi slēdzās cietī. Tā no 9 vakarā, 9:20 mums katru dienu slēdzas cietī, un līdz 7 no rīta mēs esam ieslēgti, ķipa nāksmē. Gaisma, kā tas spīd visu nakti? Jā, te ir našņiks, te ir viss kaut kāda dienas gaisma. Mēs nedrīkstam citu kamerās ieiet nekā. Kāpēc? Tas ir aizliegts, lai neienes neko. Mums te pīpēt ir aizliegts vispār. Es vispār nepīpēju, bet bija tāds moments, ka es jau šeit 13 mēnešus esmu. Pašā sākumā, kad es pīpēju, tad ir atļauts tikai pastaigas laukumā pīpēt. Jā. Lai neienes tabaku, tur pēc tam pateikt, viņš iegāja nolika šeit, un tas no mans, karš. Tāpēc arī pa 2 nedzīvo neviens. Jo pateikt, kam piedara tabaka nevienam. Te vispār nav tāds cietums kā parastajos cietumos. Te ir tā tendence uz tiešām uz pašu, ka tu gribi kaut ko mainīt savā dzīvē, ka tev ir apnicis jau tas, un tad tu jau piekūsti no tā visa tiem centrālcietumiem grībām. Kādas cietumos esi sēdējis? Brasā, Jēkabpils, Jelgavas cietumā 8 gadus sēdēju, pēc tam es visur kur sēdējis. Kurš ir trakākais, kurā tu esi sēdējis? Trakākais, man liekas, Brasas cietums, kad es biju tur nepilngadīgais 2 reizes. Tur biju, tas bija pirmais mans saskārtumās cietumu 2000. gadā, un 14 gadu tika. Es dzirdēju tikai tās rajona leģendas, Malalietka, kas tur visiem gribējās tā, Laikam Brasā, jā. Par ko tu tiki Brasā? Par laupīšanu. Visi par laupīšanām, zādzībām. Par laupīšanu tikai vienu par laupīšanām. Es 11 gadus esmu nosēdējis tikai par laupīšanu. Visu kopā, jā? Nē, visu kopā 14 kaut kur gadu par zādzībām. Bet par laupīšanu tieši. Es sapratu, ka laupīt nevajag. Jo tagad arī par zādzībām sēžu. Labrīt. Oskars Kapelāns, viņš atļāva šeit, ja kas filmēties. Un šeit tā laikam tā vieta, kur notika tā mana atgriešanās. Protams, par to negribās tā runāt. Tagad es zinu, ka piesauc vārdu Dievs, tad cilvēkam uzreiz tā, ko tu gribēji ar to, vai tu atbilst tam kontekstam, ko tu gribi mēģināt. Jūs tādi baigi interesanti, visi cietumā esat. Kad iekļūst, tad jūs tādu baigi pie Dieva esat, tā, kad iziet ārā nekā. Un tas nozīmē, ka neko te cietumā nedarīt. Daudz leģendas par šito vietu, par vispār, par to, vai mēs varam tikt galā ar to visu, ja? Kamēr esam cietumā vai nē. Un tāpēc es gribēju arī parādīt, ko es arī pats gribētu redzēt. Atrodoties citā kaut kādā vietā, es gribētu redzēt šito te. Un ko tieši šeit, var sākt? Ja šeit man alkohols nav pieejams, narkotikas nav pieejams, bet es varu nomest pīpēšanu. Var sākt no tā. Un tas sanāk, ka, ja šodien ir 14. datums, tas 13 dienas un 7 mēnešus nepīpēju.
Es vienkārši atdevu savu šito te. Es sapratu, ka es pats saviem spēkiem nevaru tikt galā par tādu pīpēšanu. Viņa tik ļoti tika atkarīga, ka es 29 gadus pīpēju kopā. Un tad es sapratu, ka es nodevu to vēlēšanos. Kā jūties tagad? Ja, normālāk. Protams, es daudz skrienu, daudz nodarboju, man 9 treniņu nedēļā. Tā sava vājuma izzīšana no sevis. Un, ja tu gribi, tad var, jā. Pirmais, ko es daru, es vienkārši iesildos un tad es saprotu uz tā sieņa, cik arī šodien varu, jā. Vai не слабь? Cik tev gadi? 37. Kad es atbraucu šeit, es 3 apļus ieli varēju noskriet. Tas bija zaļā krāsā galīgi. Viss. Es sapratu, ka palika kaut kur citur. Man ievilks atkal tanī visādi žuhā un kaut kas. Un šeit sāku tos 3 apļus skriet. Un man viss trakākais, kas ar manīm varēja notikt šodien centrā, tas bija volejbols. Laikam. Man nepatika tās komandas spēles, jo viņš neuztver to bumbu, es neuztveru. Viņš domā, ka viņam lido. Un tad mums māca te sadarboties kopā. Tas 1,5 stundu, 3 reizes nedēļā mēs šeit. Tagad es jau labi spēlēju volejbolu, nevaru parādīt. Mūsu superkauss pat ir iegūts starp nodaļām. Mums tur sacīks dažreiz notiek. Viss kaut kas te notiek, jā. Es arī tur skriešanu, tas bija jau kaut pusgadu atpakaļ, es 61 apli šeit noskrēju. Tas skrienu katru sestdienu pa 95 apliem, tādā pasaikas laukumā. Vienkārši skrienu. Trenažieru zāle nav nekāda, jo mēs nedrīkst pārāk, ja mēs pārkačāsimies, sāksim sist viens otru uzbrukt. Mums var attīrīties no tā visa, kuru lietošanas. Dažreiz pirmo reizi atbraucu uz šeit un vispār saprotu, ko tas nozīmē sadarbība un sadarboties kopā komandā, saliedētība. Un tas viss, mēs esam ļoti dažādi. Arī alkoholiķis, narkomāni. Šis ir atkarīgi. Kad tu atzīsti, ka tev ir atkarīgi, ka tu esi atkarīgs. Ko tu darīsi brīvībā? Zini kā, vislielākais bija, ko es vienmēr darīju, es pateikšu, būs tā un tā un tā. Ja? Tagad es tev pateikšu, ka es to nelietošu, un tagad es ieraudzīšu, ka tu šaubies tādos vārdos, un tad es tāds mani noturēs, un es domāšu, kāpēc tu tā padomāji. Es nezinu, es dzīvoju pa vienu dienu šodien, tikai šodien. Tikai šodien es darīšu visu, lai šodien neiedzertu. Šodien es daru visu, protams, gribu pīpēt, 7 mēnešus nepīpēt, bet es darīšu visu, lai šodien nepīpētu. Es esmu maksimāli uz tuvāko stundu, un es mēģināšu dzīvot tā, turpmāko visu dzīvi, ilgāku laiku periodu pa vienai dienai. To es vienu tikai šodien. To es neielietot, neiedzert, nepavilkties. Tagad tu nāc ārā? Pēc 100 dienām. Tas ir kad? Decembrī. Decembrī, jā? Jā. Ziemassvētku, jaunais gads, jā? Jā, Ziemassvētku. Ko pavadīsi, jau izdomāji? Es man pirmo reizi dzīvē tagad ir moments tāds, ka man nav kur iet pagaidām. Es vēl neesmu izlēmis, ko darīt. Man tiešām nav pat kur iet, ko darīt. Un es negribu pārsteigties, jo man ir ļoti uzmanīgi jāizvērās vide. Man visu laiku bija atgriešanās. Man skaisti kā ķengaragā. Bija dzīvoklis, kur dzīvot mamma. Tas nebija ne par ko jādomā. Bija viss labi, jā. Tagad nav. Mēs sauļojamies visu vasaru, mums 2 pasaigas dienā. Un mēs varam tikai maikās, jo sauļoties sanāk tā, ka mūsu
ķermenis balts, bet rokas ir apdegušas, jo viss ir šeit zem video kamerām un kaut kāds sievietes ieraudzīs, jo ir arī sievietes šeit, jo viņas arī izģērbsies uz kamerām, varētu pateikt, kāpēc viņiem drīkst, mūs nedrīkst, mēs arī gribam, tāpēc arī, lai visu to vienādošanu notiktu, labāk arī mums nedrīkst. Es tam sievietēm neieciemos? Nē, mums nedrīkst. Mēs esam izolēti, mēs pat nezinām, kā viņas tur sauc, principā, jā. Tu gribās, jā? Nē, ko tu? Te ir 5 nodaļas, 4 apmēram. Tas bija vienā nodaļā pirmā mēnesī tā izvērtēšana, pēc tam bija Atlantis programmā, tur 12 nodarbības un 12 nedēļas, kuras arī pagarināja. Un es esmu tādā Pathfinder nodaļā. Tas pēc Norvēģu projekta, Norvēģi uzcēla šo vietu, iedeva naudu šitā vietā. Lai parādītu, tad laikam kaut kādas pieredzes apmaiņas, protams, kā resocializācija, jo mūsu cietumsistēmā laikam pirmo reizi iekļūt tās vārds resocializācija 10 gadus atpakaļ. Jo kad man nostiesāja uz 8 gadiem, tur bija spriedumā rakstīts, kāds mērķis tam ir. Man par laupīšanu notiesāja uz 8 gadiem, un kāds mērķis tam bija. Kas bija jānolaupa, lai dabūtu 8 gadus? Kas bija? Parasta rajona Razborka. Notika no cietuma pazvanīja, pateica, ka tās parādā ir 200 latus. Mēs piegājām klātiem, mēs braukājām ar manu mašīnu, Lubaņšikā mēs braukājāmies un ieraudzījām vesels baržs, un viņš tur stāv. Mēs viņu pazinām, viņš arī narkomāns, tur kaut kā ar cietumiem tur saistīt. Mēs pieejam, kā te ir pajokojoties, kā tādos 200 latus. Un tad tas aizmugurē viens, kas bija kopā ar viņu, padomāja, ka tas kaut kas nopietnas sāksās. Un gribēja man iesist. To ieraudzīja mans līdzdalībnieks, kas sēdēja manā mašīnā, un bija Golfs 3. Un tad 2007. gads, un tad viņš paņēma beisbolu noju un skrēja tam pakaļ otram. Es jau šito paņēmu, kas 200 latus bija parādā, un saku, ja visi nopietni, tad ievelku viņu mašīnā iekšā un davai, kā dados to naudu. Viņš to nenoķēra, un mēs braucām pie Paulas krasta ielu, uz planētu ielu, un viņš mašīnā vēl. Es saku, tev varbūt ir nauda kaut kāda vai telefons, lai mēs varētu pazvanīt kaut kā uz cietumu tagad, tam cilvēkam, un lai tu atdotu to. Viņš saka, man nav. Es saku, labi, kaut kādā momentā ņem kurtku nostīm. Kaut kāda vajag foršā kurtku viņam bija. Mēs galīgi apmaņģījušies bijām tur arī. Heroīna, amfetamīnu, tur naktīm negulēt. Un viņš negrib to kurku ņemt nostties. Viņam uzsit un vienreiz, viņš atdeva, viņš aizmugurē sēdeklī bija, es biju pasažieri, kas pie vadītāja. Un viņš aizmugurē, sēdēja, un tad uzsitu, viņš noņēma viņu, un tad izrādījās ka tur ir telefons, un maks un nauda. Es saku, kāpēc tu uzreiz to nepateici? Tad mēs viņu piekām, ielikām bagāžniekā uz 15 minūtēm. Un pēc tam viņš aizvedām viņu uz mājām, un viņš pateica, tūtās es iznesīšu naudu, un ieskrēja mājās iekšā. Ieslēdzās. Un tad, kas galā sanāca, es biju persona, kas jau nepilngadīgo cietumā bija 3 gadus dabūjusi par laupīšanu, pēc persona, kas atkārtoti izdara laupīšanu. Tas bija no 8 līdz 15 gadiem 176. 3. pants par pašu faktu un par cilvēku nelikumīgu nolaupīšanu. Tos, ka es, 15 minūtes viņš bija bagāžniekā. Viņš pats, tas viss notiek rajonā katru dienu. Tas, ne jau tagad, varbūt tagad mums ir vispār cita pauze, planšetā un tā tālāk. Tas viss notika, caurām dienām, viss kaut kas, sēdējām tur Razborkas, tur tās. Un viņš vienkārši, viņš sēdēja uz heroīnu, un māte viņam pateica, laikam nesēd dēls un nebaidies mājās. Iesēdini viņus cietumā, es tev iedošu naudu uz heroīnu. Un viņš uzrakstīja to iesniegumu, par kuru viņš nožēlo. Viņš tiesā pat krita gan rīz uz ceļiem, prasa, es gribu lūdzu, только не сажайте их в тюрьму. То есть, un viņš saka, ne, pa faktu jau. Un tad no 2010. līdz 18. gadam es sēdēju Jelgavas cietumā. Un tu izgāji no Jelgavas cietuma un atnāci uz šajā sēdē? Nē, es izgāju brīvībā. Es 9 mēnešus tur vēl pabiju, pēc tam 9 mēnešus sēdēju par zādzībām. Atkal? Jā. Es neatradu sevi arī. Es gāju strādāt sastatnēm tām, un norāvu muguru. Kaut kādā bāzē mēs tur bijām. Nezinu, kaut kādā tur, ko hokeja spēlē, Ramerenta laikam bāzes, nezinu, kaut kur. Karuši mēs strādājām, es norāvu muguru.
Un tad man māte bija slima ar vēzi, ja? Viņa vēl dzīva bija, viņa nevarēja staigāt vecmāmiņu un sapratu, ka es labu naudu pelnu. Tu esi 18. gads, beigas, 5 latis eiro stundā, tas ir normāla alga. Un tad es norāvu muguru tādā bāzē. Un es sapratu, ka neviens to naudu neiedos. Vajag pārsēties ar subiku tikai tagad. Un pēc tam, kā pāries mugurā, es atgriezīšos normālā darbā. Un tas bija tas moments, kad es sevi apmānīju, razvēlu sevi uz to, ka ķipā varētu būt. Un kad es jau sapratu, ka es no sākuma neiekļāvos viņu kolektīvā pārāk, bet es tas runātīgs kļuvu, tās dušākām paņības. Un es padomāju, kā tagad bez tā visa, muguri jau pārgāja, bet es nepārgāju. Un tad to savienot nevarēja ar to subiku, pēc tam, sākos tur to karfentanīlu, kas tur bija, tāda heroīna aizvietojas šora, un tas bija tikai tas suns, jā, fentanīlu. Un tad es uzkāpu uz to sunu, un tad sapratu, ka savienot to darbu, un to nevar, es tik ļoti ātri nodegu, es biju, ļoti sasportu pēdējos 4 gadus, kur sēdēju, es, ļoti nopietni nodarbojos ar sportu. Tas bija pēc tuberkulozes. 27 gadu vecumā, es 7 mēnešus slimoju tuberkulozes, pļāva ārā visu. Tas arī, bet es atgriezos no tā un sāku kašāties normāli. Viss pēc diētas, sporta zāle pa 2 stundām dienā, tur dzelži maksimāli tur un tā tālāk. Un viss notika 1 mēneša laikā. Es domāju, ka es varēšu to kontrolēt, jo es nelietoju taču heroīnu. Es biju apsolījis sev, ka es nelietoju heroīnu. Es 5 gadus nelietoju heroīnu uz to momentu. Jā. Bībele ir viss kaut kas. Kāpēc Bībele? Tāpēc, ka esmu kristietis. Spēks tikai lielāks par, man var izvest no tēla pēc tam nodošanu, sevis Dieva rokā, kā tu viņu uztver, Tas tev palīdz? Protams. Es domāju, ka tev vienīgā izēja tie 12 soļi, kas tev var palīdzēt dzīvē. Jā. Viss kā vajag. Poga jāspiež tikai. Nav zem kā visu laiku teikt, ka viņa limitē. Es uzspiedu. Jā. Un kaut kādā momentā viņa pārstāv. Es lieku šito te iekšā, tāpēc viņš. Nā, te jūs izdomājat, pagast rūksas? Tas nebūs. Es gribu parādāt cilvēkiem, Dievam laikam, kā es viņu uzprotu par to, lai kāds ieraudzītu varbūt un saprastu, ka tā nevajag darīt. Varbūt no manām kļūdām kāds mācīsies, kā nevajag darīt. Es laikam tu atbildēšu to pašu, ko atbildēja viens cits cilvēks. Lielākā kļūda laikam bija tas, ka es ielietoju pirmo reizi heroīnu. Un tas, ka viņš man patika. Kā tu izdomāji? Es izgāju no cietuma, atbrīvojos, un tad bija 90. gadu beigas, 2000. gada sākums. Tas bija krūti, bija tā filma, pat viss kultivējās, tas baigi, un vecākie puikas lietoja, un mums arī gribējās tā kā viņi, un mēs taču nezinājām, pie kā tas novedīs. Gribējās būt līdzīgi. Es ar vienaudžiem jau nevarēju runāt, jo vienkārši es jau biju izaudzis, kad es tos 4 mēnešus nosēdēju. Es sapratu, ka esmu izgājis kaut kādu dzīves posmu, tad esmu ļoti pieaugušies, un tagad var kā visi pieaugušie lietu. Man bija 14 gadi. Jā. Un tad es ielietoju, un tas bija par lielākā kļūda. Un heroīns tad viņš bija pārpildīts visās tās ielu Lubaņčiks, Mazākalna iela, viss tas bija pilns ar tur pa latu 80 varēja nopirkt to dozu, kaut uz 3 viņi bija tik daudz pārpildīti. Vecāki tev kur bija? Mamma mājās, viņi strādāja, zin kā, mēģināja, viņi pēc 90. gadu laikam kaut kāds moments, kad mums bija, ka mēs kaut ko nedabūjām.
Un tad viņi mēģināja nodrošināt, laikam, ieguldīšanu tādā bērnā vairāk. Mēģināt strādāt 2 darbos, lai tikai viņam tiek tas viss no Interpegro, kas tur fiškas. Ķengaraks, jā? Jā, ķengaraks. Jā, kur veidā ķengaraks dzīvē? Nu, pie keramikas. Tur, kur Akropola tagad, jā, tur viss, jā. Viss sākās tur, visas tās tur. Mācījos skolā latviešu, kas 4 pieturas Rušāna ielā. Kur tā ir? 25. Par to ir arī tas stāsts, ka visu laiku man negribējās mācīties. Nezinu, kāpēc man nepatika, ka man piespieda tā. Un es bastoju tās stundas un gribēju vairāk rajonā dzīvot ar puikām. Zinu, ka man nepatika, ka tur bija vēl tā 90. Baigi tā sadalījums latvieši, krievi, gansiņi, un viss baigas tā bija sarežģīti. Es sapratu, ka es negribu būt es gribu būt kopā ar tiem cilvēkiem, kuri ir vairāk, jā, kuru ideoloģija ar mani sakrīt. Visi tā dvižukas, visiem mēs gribējām būt par kriminālām autoritātēm. 90. gadi, viss kaut kas. Bet skolā mācīties man negribējāt. Un tad kaut kādu momentu mēs laikam spēlējām daudz spēles. Bija Sega, kārtridži, jojo, fiškas. Viss kaut kāds, viss nesaka, bet pašiem naudas nav. Un es kā vienīgais bērns meklēju brāļus ielās, jā. Un tad mums tur bija vesela Grupirovka, fantāzijas parks tur bija. Tā tur, jā. Un tad, tad es kā viņi teiks, negribēju iet uz skolu, ja? Un man kaut kādā momentā mēs spēlējām tās spēles, mēs atspēlējāmies. Visi likās ļoti rožaini, ka mēs spēlējām kaut kādu spēli uz kaut kādu izdzīvošanu un kaut kas. Vienīgās runas bija par narkotikām, 10 gadu vecumā, 11, kā zālīte, torčī, kā ekstazija, kā viens tas otrs. Tas baigās leģendas uzzina. Bet skolā nebija interesanti. Un par to bastošanu man aizsūtīja 12 gados par antisociālu uzvedību, korekciju. Jā, man aizsūtīja skolas direktoru uz Jelgavu psihoneiroloģisko dispanseru. Padomāju, ja tu basto stundas, nešķiet esi slims. Un tur ar tām zālēm piškāja, daudz ļoti ilgi, veselu mēnesi. Es pat pastaigāt pat nevarēju. Bija. Un izgāju no turienes vienalga. Turpināju tās spēles spēlēt, jā. Un tad kopā 14 gados trāpīju cietumā, daspēlējos. Jā, izejot ārā, ieiet cietumā, redzot to visu nežēlību, cik nežēlību, principā, viens pret otru mēs bijām. Tādā laikā, ka tur izdzīvo tikai stiprākie. Un 14 gados sākot lietot heroīnu, es domāju, ka es vēl joprojām spēlēju spēles. Džons Travolta, Uma Thurman, viss kaut kāds baigi forši. Viss prikoļne, jā. Un es daspēlēju. Kaut kādā momentā daspēlēs, mēs kaut kā iegājām Ernēsts Birtnieku upīšu ielā 2002. gada sākumā. Iegājām, samainīt tā šprices, tur bija tā kā dialogs, nodot tam analīzi. Mēs nodevām analīzi un pēc nedēļas atnācām atpakaļ. Mēs bijām trietā, man bija 15 gadi, 12. aprīlis, 2002. gads. Un es man saka, tev HIV ir. Viss, tu daspēlējies. Tev palika dzīvot 10 gadi. Tu nenodzīvos 25. Tā arī pateicis tā. Tanī laikā tā arī bija. Tās izdzīvošana bija tik, ja tev ir HIV, tas nozīmē, ka visi no tev. Un es sadzēros. Alkoholu, konzepām, sāku, izgāju no rajona un visiem pateicu. Reku, man ir HIV. Un visi pažēlojot mani, vai kaut kā tā. Es gaidīju citu reakciju no cilvēkiem. Bet sanāca tā, kā sanāca. No manis daudz atvērsās, bija pats riebīgs, pats sev. Ar maniem vairs nesveicinām, bet galveno es panācu. Un mamma pateica, kāda starpība tev? Tagad mācīties skolā, vari neiet skolā. Jā, 10 gadi palikuši tikai. Ko dzīvot? Un tad es trāpīju tādā Linzerā. Augustā 2002. gadā un redzēju to cilvēku, kas bija uz HIV pēdējā stadijā, un viņš dzēra 40 tabletes dienā. Un viņa bija blakus parādības tik daudz, es padomāju, negribētu es paildzināt savu dzīvi uz 1 gadu pa šitādu.
Un tad un bija tā sigma, ka ļoti baidījos kādam pēc tam pateikt. Visu laiku slēpa, ka tik nekas neuzzinās, ka man ir HIV. Tas bija 2002. Gadi. Un tagad es vienkārši gribu pateikt, ka nevajag baidīties no tā. Es pievilkos 37 reizes tikko pie sieņa. Man HIV jau 22 gadi. Tas viss ir niecīgi. Man varbūt veseli bērni. Man māsinīs, viņa pilnībā nav. Viena maza tabletīte, kurai nav nekādas blakus parādības. Tas tā kā diabēts tagad. Un mēs visi baidamies, kas būs, ja kas. Un tāpēc arī tas signāls ir, ka es noņemu no sevīm savu atbildību tagad, ka es vairāk nebaidos no tā. Tāpēc es par to varu runāt atklāti. Tāpēc visu laiku mēs domājam, kas būs. Ja tev ir HIV, nekas traks, tu vari visu. Kāds saķēr HIV? Caur šprici, caur injekciju. Tie tipiski kļūdas šprici. Jā, tāpēc mēs spēlējam. Es saku, spēlēju spēles, tu taču nedomā, kā tas notiek ar kaut kādiem tur ar HIV, kaut kādu slimo Āfrikā, tie slimie bērni un kaut kādi pēdiņi kaut kur Amerikā. Ar tevi tas nekad nenotiks. Tas notiek ar kādu, bet tas neesmu tik slikts. Un tā domāšana ir tā domāšanas kļūda. Kā tev ir ar azartspēlēm? Kā arī atkarība. Es sapratu, ka es ļoti uzdegos uz tām life likmēm. Ļoti. Un tādā momentā, kad es jau zvanīju, tad mamma iedomā, ka pārskait man to naudu, tā uz depozītu, tu tas atspēlēšos un viss būtu. Un tur aizņemies tikai, un pēc kad zaudē tādu iztuksot sajūtu, pat arī iekšēji lēmumu pat nedzert, nelietot alkoholu cietumā vai nelietot tās tabletes. Es visu to pārskatīju, ka tikai tik no tās zaudējuma sajūtas projām, jo tas bija, galīgi graujoši, gribās pakārties tev. Tu esi uzlisis visu savu labklājību, tu esi tādā iekšā procesā, caurām naktīm, NHL, totāli vairāk, totāli mazāk, 1,5 šaiba, tur visu laiku tu spēlē, tas ir tāda paša atkarība. Kā tu spēlēji caur telefonu? Caur Xbox One, un bija Wi-Fi, man 4 gadus bija tur internets vispār. Tu liki online? Jā, online, live likumās. Naktīs, kad Aviečkins vinēja Golden State Warriors. Cik lielākā ko tas vinējis? Tur, es nezinu, 200 kaut kur, 300 kaut kāda kombinētā likma no 10 eiro. Mēs savienoju kaut kādu, tur par baigu analītiski kļuvu tādā momentā, ka es vienkārši pelnīju naudu uz to. Bet tu esi vinējis vai zaudējis vairāk? Es domāju, tomēr zaudējis vairāk. Tie zaudējumi bija ļoti daudz graujošāki nekā viss tie vinnes, jo nevar izjustot naudas patieso vērtību. Tu domā, kāpēc man strādāt kaut kādu mēnesi par tiem 1000 eiro, ja es varu vienu likmi uzlikt tur Chelsea pret kaut ko tur, un tu zini, ka tur būs viens gols paļaboma. Kā tev izveidojās atkarība uz azartspēlēm? Laikam skatīšanās tā fanošana par sporta veidiem kaut kādiem, kas saliedē kopā visu to, laikam, to sadzīvi, arī, ka mēs skatāmies arī tagad, kaut kādā momentā spēlē hokeju, basketbolu, tā izlases, un tu gribēs kaut kādā momentā arī pieslēgties tam procesam, un uzlikt likmi. Latvija taču vinnēs, tu paļubomu vinnēs, un tu uzliec, tu jau nefano tikai par tev tās patriotiskās jūtas, bet arī kaut kādu mantkārību, un tad tas iesaisties. Pēc tam jau tās spēles beidzās, bet tā tieksme dabūt to vieglo naudu paliek, un tad tu esi tādā procesā ievilks. Kā tu domā, vai vispār tādu čempionātu notiktu, ja nebūtu azartspēles? Es domāju, nē, tas ir acīm redzam, ka viss ir saistīts, man liekas, pat tur sarunāti, pat nesarunāti. Kamēr būs totalizatori, tikmēr būs spēles. Tas ir vienīgais galvenais finansējums, laikam, kas mums ir Latvijā? OptiBet hokeja līga. Pašā nosaukumā tas viss jau skaidrā. OptiBet hokeja līga. Ko tas nozīmē? 14 mēnešus un 15 dienas esmu skaidrā. Alkohols ir narkotika? Jā, protams. Tāpēc, ka viss sākās no tā, ka tu iezeri no sākuma. Tev liekas, cik reizes esmu 7. reizi ietumā un visu laiku izejot ārā. Pirmais, kas bija, tas bija alkohols. Un viss tās norunas iekšējas lēmumi, ka es vairāk nelietošu narkotikas. Viss tika lausta tikai alkohola iedarbībā. Par vienu epizodu pateikšu. 16 līdz 19 gadiem es 3. reizi sēdēju cietumā. Un 3 gadus, un 19 gados atbrīvojos. Es ielietoju to alkoholu. Pirmais, ko,
ielietoju to aliņu, kad es biju nodarbojis tad arī ar sportu, un es sapratu, ka es to nedarīšu. Un tad es ielietoju to alkoholu, pēc tam šņābi, un sapratu, ka pēc tam Larokā man iekšā nelaidīs. Ja? Tas bija Larokā, ja jūs atceraties. Ja, un tur face controls man nelaidīs, ja tu vajag amfetamīnu. Amfetamīnu, lai varētu ieiet face controlu un varētu negulēt visu nakti. Pēc tam man vajag noņemties. Noņemties heroīnu. Un viss, tad tu esi jau šeit uz tā visu. Kur ir kapelāns Oskars. Ja. Tas koridors, pirmais laikam, ko tu redzi, kad jāatbrauc uz šeit, tas ir šitas koridors, kā amerikāņu filmās, kā uzreiz tāds cietoklis liekas, viss tik nopietni, domā, wow, 9. jūdze vai zaļā jūdze, kas tur bija, un tā, nemaz tik, nopietnā. Tur tas koridors ir, priekšā, jā, tas ir smags, laikam, no viena korpusa uz ko tur pastaiga laukuma augšā vienkārši staigām, jā. Šeit, tāds laikmetīgs cietums, jauns apstākļus, tur, kā viņš sauc, siltums, grīda, tur, viss kaut kā, foršāks šeit. Tā pirmais, ko tu jūti, tas baigais apmāns, laikam, nemaz tik nopietni nav. Man bija tā sajūta. Es atbraucu uz šeit 12. augustā, 22. gadā, jā, un pirmais, ko es izgāju caur šito koridoru, es domāju, wow, kas tur ārprātīgo cietumu šeit būs. Ja. Es biju daudz, ko es redzējis, ko mums Padomju Savienība apstājusi tos cietumus, viss tas centrālkas, viss to Jelgavas cietumu. Te ir kāds cilvēciskāks. Cik gados alkoholu pamēģināt? 10 gadi. Man visu laikam viss sākās no alkohola. Es ilgu laiku domāju, ka mana lielākā problēma ir narkotika, bet viss sākās no lielās pudeles manas tirstējumā. Es arī tā domāju daudzreiz, ka tas nav, atkarība. Ja tu taču pārdod veikalu, ja mamma dzer, visi dzer, ka, mums ir reklāmas, viss. Bērnībā, kad mēs tur ir kopīgs svētki, bērnu šampāni, tev jau gatavo tam, ka tu kaut kad sāksi dzert. Es saku, bērni, sula, tev glāzīt. Process atkarība, jā, tev radās, ka tas ir pareizi. Benzīntams tur alkoholu. Jā. Kā tas ir iespējams? Es nezinu, tas laikam, lai to citādi nebūs strādāt, ko ceļu policija, laikam. Ja nebūs, un cilvēki nemirs uz ceļiem. Es domāju, varbūt es mazāk lietotu heroīnu, ja viņš būtu atļauts. Man liekas, man tā visa dvižuha patika, jo alkoholu nopirkt ir vieglāk nekā heroīnu. Tas tev jābūt kaut kādam vārdam tev pašam, tev būtu, lai tu varētu nopirkt, jo tev neielaidīs tenīs vietās. Ir daudz vietas, kur jūs tiešām neiesiet filmēt. Es zinu par tām vietām, Mazākalna iela un tā tālāk. Jā, jūs tur iesiet, jūs tur neviens neklausīs, bet tur tas viss notiek kaut kur. Es nezinu, kurā tagad, es atceros, kā mēs pie baznīcas, kur katru dienu kāds mirst, jā. Kapos durās un mirst, jā, un visiem vienalga. Jā, tos cilvēkus vajag vienkārši, man liekas, jums vajag vairāk, tāpēc ir forši, ko jūs darāt. Jums vajag laikam iet, kādam jāuzņemās tā atbildība, jāiziet ielās un jāpasaka, ka reizēt ir cita dzīve. Es gribētu, lai, kad es biju kad es vēl cietu, ja jūs man pienāk klātī, pateikt, ka ir kaut kāda iespēja, lai, ne visiem uz tevi vienalga, jo viss tas pats momentais, ka mēs mēģinām tās sāpes sevi nospiest, un tas jau laikam kaut kāds alkas pēc mīlestības, kaut kāds pret cita cilvēku vispār, ka tev visiem nav, kā mēs izējam no ārā no cietumos, un neviens nepazvana tev, kā tev iet šodien, varbūt īsti par sētnieku pastrādāt, kā tad 3 minūtes dienā pazvanīt, pateikt, tad tu jau jūties, ka par tevi rūpējot. Tā visiem vienalga, to ir principā, ja? To ir kaut kāda probācija, kas ir kā uzraudzības dienas, kurš tev, ja tu kaut ko nedarīsi, tad mēs tā arī uztveram, ka tu sēdēsi, tev iedev 2 gadus probāciju, ja tu viņu nenostaigās, tad tev gadu būtu jāsēž, un tā arī mēs uztveram. Kāpēc tu izdomāji aiziet uztaisīt testu? Ko tad? Testu, kāpēc tu izdomāji? Nomainīt špricis, kompānijas pēc, mēs vienkārši 3 nodevām, 2 bija, 1 nebija. Kāds tad bija sajūts tev? Viss pabeidzies. Tas 15 gadi man, un es sapratu, ka man nebūs nekāda ne bērnu, ne normālas attiecības ar normāliem.
Tā uztvere, un sapratu, ka pārāk agri esmu izlēmis, kā dzīvot man visu tālāko dzīvi. Domāju, man būtu vismaz iespēja vēl kaut kāda mainīt kaut ko, bet tie pieņemtie lēmumi 14 gados, izmainīja tuvāko visu man nākotni. Es arī tā dzīvoju, ka atbrīvojos tikko no cietuma, visu monģītu, vairāk narkotikas, vairāk tusiņi, vairāk viss, kas nodedzinam to dzīvi pilnībā. Vienalga taču nomiršu, tā kā, laikam arī to cilvēku, kas, man pateica, ka 10 gadu tā arī laikam kļūda bija. Bet tādā momentā 2002. Gadā bija tāda medicīna tiešām 40 tabletes dienā, tā nav dzīve. Redzēju, kā viņš tur staigāja zem sevis, tas cilvēks, ar kuru mēs bijām. Tādu. Bet tagad tu katru dienu arī dzēdē? Jā, vienkārši izdzēr. Man nav nekāds blakus parādība pilnībā, vispār nekā. Un arī es nodotu katru 3 mēnešus. Jāsako savam stāvoklim. Vīrusu slodze asinīs, ja viņi mazāk, tad viņas nav. Un es nevaru inficēt. Ja pieņemsim kaut kādu metaforisku momentu, tu tās momentu, es pilno glāzi aplietu tevi ar asinīm, tu nesaslimtu. Jo viņš ir iznīcināts no asinīm. Tāpat arī ar bērniem un viss tas ir iespējams. Metadons. Nē, es kaut kad laikam biju mēģinājis, es biju Subotex programmā 2006. Gadā. Es mēģināju taisīt to tēlu, ja es mēģinu tikt galā ar savu heroīnu, tas mammas dēļ vai kaut kā tā, nebija tā iekšējā motivācija kaut ko pašam darīt. Bet arī metadons, es domāju, ka tā nav izēja, es redzēju cits cilvēks, tas ir, kā tur bija, atkarība pēc atkarības, ja. Tas ir vēl trakāk, es skatījos, jā. To video, jā. Daudz es skaties mūsu darbus? Jā, principā. Daudz pēdējos to redzēju, jā. Es 17. Gadā pirmo reizi savu rādatu ieraudzīju, to noēdīju. Es kāds 3 reizes noskatījos, padomāju, nopietni, tiešām, jūs esat gatavi, mūsu sabiedrība gatava parādīt to, kāda tā dzīve ir. Respekts pret cieņu, pret Ediju, ka viņš nebaidījās no tā, ka viņš tās bijis. Viņš tāds bijis, arī es tāds biju. Es biju varbūt vēl sliktāks par viņu. Es biju, bet tā ir mana pagātne, es no viņas nebēgu. Nevajag bēgt, mēs visi mēģinām padomāt, kas būs, ja ka mēs neatbilstam kaut kādam kontekstam, kaut kādam ideālam tēlam, kuram pieder visa dzīve, kuriem ir 3 augstākās izglītības, tā ir viņiem pasauli izdomāt, bet ne tādiem kā es. Tad mēs norakstītu jau, un tas nav pareizi. Dzīvības eliksīru redzēju? Jā, redzēju. Mums bija kino refleksija, mums katru nedēļu ir filma, un mums pēc viņa noskatīšana uzdot 7 jautājumu. Ko tu būtu darījis tā vietā? Kādas tev ir, tas bija tas puņķiks laikam. Jā, un tad mēs, tur bija, man liekas, nevajadzēja to tulkojumu latviešu valodā. Bija arī krievu valodā? Jā, bet mums bija tikai latviešu valodā. Jā. Tur vajadzēja saprast to viņa būtību, vairāk, ja viņš krieviski runāt, jā, un ir cilvēki daudz, kas tiešām, tieši no šitās vidas, kur lieto heroīnu, ka viņi latviski nepārāk saprot, tāpēc arī. Kā puņķika stāsts tev? Man, principā, patīk, ko jūs darat. Man patīk, ka jūs priekš jums tas, protams, tas ir kontents, bet kā bet tas nesauktos, tas ir labs darbs. Tas ir, labvēlīgs darbs, jūs kaut ko vismaz darat, jūs nenosodat, jūs mēģināt viņu pavakt, davai nelieto, aizbrauks uz centru, kā tu tā jūties, nelietoja, un tas baigi forši bija, ka jūs uzraudzījāt, varbūt viņš izglābās, es ceru, es nezinu, tas dod cerību citiem cilvēkiem, kas tagad joprojām cieši, ir daudz vairāk nekā tāda puņķika, un viņi nekad nerunās uz kameras, jo viņi, ar viņiem viss kārtībā, viņi visu kontrolē. Jā, tad gribēs viņu pārtraukt. Jā, kad viņi nav tik slikti mums, jā, protams. Viņš jau kurā brīdī var pārtraukt? Protams, kā Minka, tur viss kaut kāds. Tas brīdis nekad nepienāk. Vai arī, jā, dažreiz viņš vienmēr pienāk, bet dažiem tā, kā tur bija, kā visi narkomāni agri vai vēl beidz lietošanu, tikai dažiem tas ir izdodas dzīves laikā. Visi agri vai vēl beigas lietas. Es domāju, ir varianti kaut kādi centri, kaut kādi, es pie kaut kā, ir izvēle. Nav tā, ka, tev jāskrien tikai Maskavas 208, protams, ka nē. Tev, ir kaut kādas programmas piedāvā, ko es pats gribu, jā,
Strādāt gribi? Protams. Kādā jomā? Nu, es strādāju uz sastatnēm. Uz torrentā. Jā, sastatnes. Man patīk tās montāžas būvēšanas, kā viss tas darbs smagais. Un, principā, es tam jau arī gatavojos. Man 9 treniņi nedēļā laikam uz to ir vērsti. Vienīgais, ko es kačāju, laikam tā ir izturība. Tas ir, ja es agrāk daudz domāju, sēžot cietumos tur, kad man bija 8 gadi par laupīšanu, es tur kačājos, man bija svars 121 kg pats, es domāju, kā 190 pacelt, tur 150 izspiest no grudaka, jā, un tad šeit vairāk es pievilkšanās brūsa, tāda, viss kaut kā tā trakākais moments, kad es biju nolēmis izdarīt pašnāvību, laikam tas man bija vairākais moments. Kāpēc? Tāpēc, ka man bija 8 gadi jāsiež vēl, un man bija 24 tikai gadi, un man vēl kruķīja uz lietu, kuru es nebiju darījis. To es arī par laupīšanu. Tomēr 8+8 pie apsolītajiem 10. Kaut kā nav jēgas vairāk. Tur viss kaut kāda problēma kopums, un es pārgriezu vēnes uz kaklu, uz rokām un mēģināju pakārties. Jā, tas bija tas moments 11. gadā, kad es sapratu. Un es norāvos no tās silpas nostie. Jā, es nokritu, jā, un bija tā kā bērnībā gļukā sevi laid viens, un tāda sajūta bija. Un es sapratu, ka es vairāk nekad ar to nenodarbošos. Vai kristīties ātri. Kas būs? Es taču nedomāšu, kur ielietot kaut ko pirmais. Tāds lietas par kaut ko nopirkšos Hesburgeru vai kaut ko tā. Varbūt, jā. Tas vēl jāizdomā, būs kaut kāds moments. Šeit braucam tieši čīsīši. Jā, tur ir, ka kas, jā. Es taču biju ārā 5 reizes šogad, es biju iziešanā. Divas, mūsu darbinieku pavadībā es biju 2 reizes Nacionālajā teātrī, pēc tam ierakstu studijā mēs bijām Boris Rezņika ierakstu studijā, jā, mēs tas Eolikas producents, mēs klipus filmējām, pēc tam Ķiploku pasaule tāda bija, mēs tur strādājām par vēdertiesu, viss kaut kas, jā, tu esi brīvāk, te nav tā, ka roku zažo konvojā, tev dod iespēju, mēģini integrēt tādā sabiedrībā, lai tev mainītu tos neironus, tos domāšanas veidu, sanāca, jā? Jā. Kā tu izdomāji, ka vajag ar mums? Es ieraudzīju, ko jūs vispār darat, ka jūs izejat uz ielām un tā tālāk. Un bija vienīgā Latvijā tā, kas tiešām tik iziet ielās, tas ir jūs, principā. Es sapratu, ka jūs redz, jūs tiek uzklausīt, cik jūs jau gadu 13, jau 14 gadus, jums jau ir vārds kaut kāds, un tā filma par Ediju, jā, tas viss, ka jūs esat gatavi runāt par tām problēmām, kuras ir, bet mums nav tas oficiālais konteksts, kur tas sociāli labvēlīgais, par to mēs nerunājam, jo tas it kā mums nav. Jūs nebaidāties, tas man uzrunāja, un es sapratu, ka es palūdzu, un tad tā vai šitā viss notika, jā. Ar tām filmām, un tomēr jūs šeit esat atbraukuši. Es jau zināju no jūlija mēnesi, ka jūs būsiet šeit, gaidīju tā vai šitā, domāju, ko pateikt. Jā, protams, ka galvenais tas mesiķis bija to pateikt, to, ko es pateicu sporta pastāvju laukumā, jā. Neielietojiet pirmo reizi neko, narkotikas vispār, nedodiet sevi apmānīt. Nebūs vairs atpakaļ tās, kā sāks to spēli, tā arī viņi spēlēs līdz galām. Tu nevarēsi nekad vairāk apstrāties. Labākajā gadījumā, ka tu būsi tikai cietumā, citādāk vienkārši tu nomirsi. Ir daudz pazīstamie, kurus atceros, kuri nav nodzīvojuši līdz 30 gadiem. Viņi gribēja pie tie krutākie un tā tālāk, bet tas nemaksā tā lietošanu. Tad vienkārši uzņemieties atbildību par saviem, nodarbojieties ar sportu, vingrojiet, klausiet mammas, tētus. Man laikam bija jānomirst visiem, un mammai, un es 3 gadus atpakaļ zaudēju māti, un es domāju, ka viņa vienmēr būs, jā, un es nezināju, kas ir dzīve bez viņa. Un tagad 3 gadus viņas nav, es sapratu, ka vienmēr nepietiek tās 2 minūtes, ko pateikt. Es būtu tagad pazvaniet vienkārši mammai. Tad, es domāju, viņi jau pateiks jums, ko nelietojiet narkotikas, jo
narkotikas. Tur nav nekas. Tas it kā iedod tev baigo, ķipa to esi krūtāk, bet tur nav tās vērtības. Man 37 gadi, es visu redzēju, daudz ko esmu redzējis dzīvē. Es sapratu, kur tā kļūda un alkohols un cigaretes un tā tālāk. Pamēģiniet dzīvot skaidrāk. Ir tik forši domāt, ka tu vari pats domāt, ka neviens tavā vietā nedomā. Ja? Un neielietot vienu reizi. Vienu reizi tas ir pārāk daudz, pēc kuras 1000 reizes nekad nebūs pietiekami.